1. Rīta cēliens kopā ar Caritas Latvija. Īsteno mīlestību darbos. Labdien! Paldies visiem par to, ka paliekat kopā ar mums. Un pirms iepazīstināt ar mūsu lektoru, es vēlētos pastāstīt par iespējām kļūt par brīvprātīgajiem organizācijā Caritas Latvija. Mēs šeit, atrodoties Rīgā, aicinām galvenokārt Rīgā darboties, bet ir iespēja strādāt arī reģionos. Mums ir nepieciešami cilvēki, kuri Rīgā darbotos sociālās aprūpes centros ar senioriem, kā arī ar bērniem, kuri dzīvo sociālās bērnu jauniešu centros. Bērni, kuri ir palikuši bez vecāku gādības. Tāpat šovasar ir iespēja piedalīties nometnēs dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem. Un šī nometne jau ir sākusies 1. jūnijā un norisināsies visu vasaru, tad līdz 31. augustam. Ojāra Vācieša ielā 6, tātad blakus Katoļu ģimnāzijai. Tur jūs esat aicināti kā brīvprātīgie kaut vai dažas stundas dienā. Tā var būt viena diena, dažas stundas, bet tās būs ļoti nozīmīgas gan šiem bērniem, kas tur darbojās, un šādā veidā arī sniedot atelpas brīdi viņu vecākiem. Un tagad es ļoti priecājos, ka priesteris Andris Marija Jeremanis ir piekritis šodien veltīt savu laiku mums. Un tad priesteris ir teoloģijas doktors un profesors Lugano Universitātes teoloģijas fakultātē. Un šodien mēs priecājamies dzirdēt priestera lekciju, satikt spitālīgo šodien Svētā Franciska garā. Paldies, priesteri! Runāšu par spitālīgiem, protams, tas ir pirmais viņa testamenta punkts, ko es mēģināšu attīstīt, bet tur ir tik daudz vēl citu. Šeit varētu arī visu dienu vēl pavadīt. Jo Svētais Franciskais jums teicu, viņš ir tik bagāts, bet varam arī neredzēt. Mēs varam arī neredzēt to dārgakmeni, kas ir paslēpts. Tu var arī ideoloģiski lasīt. Kreisie, liberāļie pateiks, viņš izjauc visu baznīcas struktūras, viņš ir bez robežām, bez nekā. Protams, var arī tā lasīt, bet tas ir nepietiekoši un tas arī nav pareizi. Tas ir vienkārši skats tāds. Mēs varam uz Francisku tikai par nabadzību runāt. Mēs varam dažādos veidos runāt par Francisku, tikai par miera nesēju un tā tālāk, par starpreliģisko dialogu veicinātāju. Viss arī tas ir pareizi, bet tas nav pilnīgi. Vajag kopumā vienmēr redzēt un vajag redzēt viņu garīgi. Viņš vienmēr gribēja būt kopā ar baznīcu. Viņš bija baznīcas reformātors, bet palika vienmēr baznīcā. Šeit jūs redziet, un pirms tā nosaukuma es atradu vienu bildi, vienu gleznu, kas parāda Inocentu III ar Francisku, kas saņem to regulu, ko pāvests ir piekritis. Jo tajā laikā baznīca bija caurstrāvota daudzām kustībām, un tās kustības bija virzītas arī uz baznīcas atjaunotni. Un baznīca arī zināmā mērā sašķēlās. Un Inocents III grib reformēt baznīcu, un viņš saprot, ka baznīca brūk, un tad, kad viņš viņu satiek, viņš atcerās vienu sapni. Viņš atcerās, ka bija tāds cilvēks, kurā sapnī nesa uz saviem pleciem baznīcu kopā ar pāvestu, un ka viņam kāja bija baznīcā. Un to ir daudz ir rakstīts par to, kā viņš ir reformātors, kas sevi neizslēdz no baznīcas, bet kas paliek baznīcā. Un kas tā mīl baznīcu, ka viņš mums nodod to vēstījumu tālāk. Tas tāds ievads, slavena glezna un tā regula, kas iedvesmos īstu baznīcas kustību, kas paliek nemitīgi aktuāli, bet, kā es jums teicu, pravietiskā garā. Mums nav jābūt pa franciskāņiem piederošiem, mēs varam šo garu ienest visā baznīcā. Tāpat arī, kā mēs nevaram saprast Caritas kustību bez franciskāņa garīguma baznīcā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un saprast, kā tas mūs visus baro arī personīgi. Svētais Francisks, tas ir tāds svaigums. Es kādreiz ar kājām no Beļģijas, kur es esmu piedzimis, gāju līdz Svētā Franciska. Tas ir tik daudz gadus atpakaļ. Un tad laiks domāt par to vienkāršību, par to skaisto Kristus skatu, jo mēs jau esam izkropļot, mēs vairs neredzam.
Mums tie putekļi ir aizseguši mūsu skatu uz pašu Kristu. Un Francisks, kā katrs svētais savā laikmetā, bet šīs ir īpašs svētais, un to pāvests arī izceļ 800 gadus pēc viņa nāves, jo šogad mēs svinēsim 4. oktobrī. 3. oktobrī viņš nomira, tad 4. oktobrī 1226. gadā viņš nomira, bet atstāja baznīcā tādu liecību. Jūs variet iedomāties, ka jau 2 gadus pēc viņa nāves viņš tika pasludināts par svētu. Tāda bija viņa slava un tāda bija viņa ietekme uz visu baznīcu. Viņš satricināja baznīcu, jo viņš gāja to pravietisko tradīciju. Jo pravietiskums tā ir viena kustība, kas ir klātesoša vecā derībā un arī baznīcā sākumā, bet pravietiskums pazūd pamazām dažādu iemeslu dēļ. Un tie būs svētie, kas atnesīs atpakaļ to svaigo skatījumu, to pravietisko, kas absolūti ir nepieciešams, lai mēs nenogurtu, lai mēs iet uz priekšu. Tātad, ko tad viņš atkal atnes baznīcai? Ko viņš grib pateikt mums? Mums ir jāiziet no tā, ko viņš mums ir atstājis. Un es domāju, ka to, ko viņš dažas nedēļas pirms nāves uzrakstīja, viņa testaments, ir ārkārtīgi būtisks. Tas testaments tiek uzskatīts par visuzticamāko viņa dvēseles spoguli. Mēs viņu nolasīsim tūlīt. Tas ir dokuments, kas ir visbrīvākais no ārējiem un formāliem nosacījumiem, kas vislabāk atspoguļo viņa personību. Pats svētais Francisks saka, ka testaments ir atgādinājums, pamudinājums, iedrošinājums. Un mans testaments, ko es, nabaga brālis Francisks, daru jums, mani svētie brāļi, lai mēs vēl katoļticīgāk ievērotu regulu, ko esam apsoluši kungam. Un šeit es esmu izvilcis pirmos vārdus, kas iedvesmoja pamata domu arī nosaukumam par spitālīgiem. Saka Francisks, tātad kungs, man brālim Franciskam, deva tā sākt gandarīšanu, jo kamēr dzīvoju grēkos, man šķita ļoti rūgti redzēt spitālīgus. Un pats kungs mani aizveda pie viņiem, un es izrādīju tiem žēlsirdību, attālinoties no viņiem, tas, kas man šķita rūgts, tika pārvērts dvēseles un miesas saldumā. Un pēc tam es vēl neilgu laiku paliku un izgāju no pasaules. Lūk, viņš jāja zirgu, un viņam nāk pretī viens spitālīgais. Jums jāsaprot, kas notiek tajā laikā spitālīgiem. Spitālīgos nekad nelaiž pilsētā iekšā. Viņus baro pāri mūriem, nosviež ēdienu, bailes, kad pieliptu šī slimība. Un mēs zinām, kas ir noticies viņa sirdī, kas notiek, viņš ir aizgājis karā, tur ir ievainots un saprot, ka viss tas ir tukšs. Un notiek tāda iekšējais process, ko mēs visi varam iet, mēs varam sekot Franciskam, jo mēs kaut kur visi esam ļoti līdzīgi Franciskam. Un mēs varam teikt ar tēvu, kapucīnu tēvu, kas Canta la Messa, kas komentē šos pirmos vārdus, mēs varam teikt, ka tas ir viņa paša atgriešanās stāsts, šie pirmie vārdi. Šajās dažās rindās ir ietverts viss ilgais process un lēnais žēlistības darbs, kas viņu izrāva no bezrūpīgas dzīves. Un saka Canta la Messa, nevis izlaidīgās, kā dažkārt tiek atkārtots, lai viņu izvilkt no šīs bezrūpīgās dzīves, ko viņš dzīvoja pasaulē. Bieži vien mēs tādi paši esam, neīsti grēkojam, bet dzīvojam tādā vienaldzībā un katru dienu pieceļamies un akalējam gulēt, svētdienā esam mazliet ticīgāk, aizskrienam uz baznīcu, bet īstenībā ticība neizmaina mūsu dzīvi, radikāli neizmaina mūsu dzīvi. Mēs nesam ne šīs, ne tas. Francisks atradās šādā stāvoklī, tiecoties uz nākotni, pilnu godības un svētumu, kad viņš sāka sajust dīvainu tukšumu. Tas ir tas tukšums, par kuru runā svētais Augustīns. Tukšums, ko katrs jaunietis piedzīvo, jo te daži jauni ir, bet arī cilvēki ar sirmiem matiem, īstenībā mēs visi līdzīgi esam.
mēs piedzīvojam to tukšumu. Tukšums, tāpēc, ka ne tie svētki, ne tie braucieni, ne tie ceļojumi var atnest to mieru. Un tad mēs vienkārši gribam atkal no jaunus svētkus, jaunus ceļojumus, bet īstenībā viss līg ārā no mūsu rokām. Mēs nevaldām par visu. Viņš to saprot, cik tā dzīve, viņš ir bagātnieku dēls. Ja. Bagātnieku dēls, tēvam, kuram piedara tik daudz vietas un varētu teikt īsts buržujs, tā laikmeta bagātnieks. Un tēvs nevar saprast, kāpēc viņš negrib sekot viņam, jo viņš izjūt to tukšumu. Un lasot, viņš sāk atcerēties visu to, ko viņš ir saņēmis ticībā, un viņš saprot, evaņģēlijam īstenībā ir šis spēks, šis pareizais virziens, kas varētu piepildīt to tukšumu, ko viņš ir izjūtis. Ja? Un mēs varam teikt, ka tieši tādā situācijā, kad viņš ir iztukšots, ka viņš sāk saprast, cik viss ir virspusēji, tad kungs sāk viņu apmeklēt. Un viņš saka, vispirms tas nocika sapnī, slavenais Foliņo sapnis, kur viņš redzēja spožus ieročus un dzirdēja kungu jautājumu franciski. Kam ir labāk kalpot? Kungam vai kalpam? Kalps bija karaspēka vadītājs, francūzis, karaspēkā, kurā viņš bija iestājies. Un pēc tam viņš tika ieslodzīts Perudžā ar laiku pārdomāt par savu dzīvi. Un tā varam teikt, ka pakāpenis, tāpat kā ar mūsu dzīvē, bieži vien progresīvi veidojās šī draudzība ar Dievu. Pakāpeniska tuvināšanās starp Dieva žēlastību un cilvēka brīvi. Tas notiek arī, ka mēs esam slimi, ka mēs esam slimnīcā. Te mums ir laiks pārdomāt, un mēs saprotam, cik daudzas lietas mēs neesam pareizi darījuši. Mēs esam dzīvojuši tādā virspusējā dzīvē. Un tas viņu novedīs, šis nobriedums, pamazam pakāpeniskums, viņu novedīs līdz brīdim, ka viņš izdarīs to pareizo izvēli, kas izmainīs visu. Un šis brīdis būs šī drosme noskūpstīt spītālīgu. Spītālīgais, kas nejauši nāk viņam pretī. No kā viņš vienmēr ir izvairījies. Kā viņš saka, man bija rūgtums, ja? Šita ļoti ir rūgti redzēt spītālīgos. Un šī sastapšanās ar spītālīgo ir kaut kas, kas būs būtisks. Jo viņš vienmēr bija grasījies bēgt, bet tajā brīdī sāk darboties spēks, kas bija pretējs dabiskajai tieksmei un lika viņam apstāties, atgriezties, nokāpt no zirga, dot nabagam dāvanu un noskūpstīt viņu. Par to runāja baznīcā, un tas kā virs altāra ir šis skūpsts, bet ar Kristu. Un šis ir tas brīdis manā dzīvē, kad es noskūpstu Kristu, kas izmaina visu. Jo vienu brīdi ir jāizvēlās. Un jābūt tai radikālai izvēli, ka man ir jānoskūpsta spītālīgais. Un kurš ir tas spītālīgais? Franciskāņu avoti mums atklāja, kas slēpjas aiz kopajiem vārdiem. Kas slēpjas aiz kopajiem vārdiem? Es izrādīju tiem žēlsirdību. Tas nebija tikai spītālīgā noskūpstīšana, un pēc tam visa aizmirstība. Šim notikumam bija turpinājums. Starp viņu un spītālīgajiem izveidosies attiecības, kas nepārtrūka visu viņa dzīvi. Viņš arī izdiedinās, Dievs Kristus izdiedinās spītālīgos caur viņu. Un kā komentātori saka, tie, kas viņu komentē, viņš pats tika izdiedināts, saņemot to žēlastību, noskūpstot spītālīgo, un viņš tagad dos šo dziedinājumu slimniekiem, ko viņš satiks. Redziet, Franciska slava bija milzīga. Tik liela, ka 2 gadus pēc nāves, tajā laikā jau nebija tie procesi tik gari kā šodien, tur uz svētuma slava, tā svētuma slava bija tik liela, ka bez grūtībām, tāpat ar Meinārdu, bīskaps Meinārds tika jau savā laikā uzskatīts par svētu, un tāpēc, ka tā svētuma slava un likumiskā dzīve bija tas, kas bija tas svarīgākais, lai atzītu, ka viens ir svēts. Un svētā Franciska dzīvē ir tik daudz notikumi,
kas ir aprakstīti Fioretti, ko varam lasīt, kā Dievs ir klātesošs viņa dzīvē un arī stiprina mūsu ticību. Redziet, kā saka to laiku autobiogrāfijā, Čelāno slavenā biogrāfijā, viņš saka, svētīgais dodās pie spitālīgiem un dzīvo kopā ar viņiem, lai Dieva mīlestības dēļ kalpotu tiem visās vajadzībās. Viņš mazgā viņu sadalošos ķermeņus un kop viņu strutojošās brūces, tie to laiku cilvēki, kas runāja. Jo spitālīgo skats viņam iepriekš bija tik nepanesams, ka viņš pats apliecina, ka tik līdz viņš no 2 jūdžu attālumu pamanīja viņu patvērsmes, viņš ar rokām aizspieda degunu. Bet lūk, kas notika laikā, kad viņš jau bija sācis visaugstākā žēlastības un spēka valdīts, domāt svētas un pestījošas domas, vēl dzīvodams pasaulē kādu dienu viņa priekšā parādījās vitālīgais. Viņš piespieda sevi, piegāja pie tā un noskūpstīja viņu. No tā brīža viņš nolēma ar vien vairāk nicināt pats sevi, līdz ar pestītāju žēlastību guva pilnīgu uzvaru. Redziet, kā tēvs Kantalamesa saka, ir viegli kļūdīties un interpretēt šo Francisku žestu, reducējot to tikai uz viņa līdzjūtību nabagiem un cietējiem. Dažreiz ir ticis apgalvots, ka tieši atgriešanās pie nabagiem noteica Franciska atgriešanos pie Dieva. Taču šī brīža nozīme slēpjas citur. Tajā brīdī Francisks uzvarēja pats sevi. Viņš izdarīja izvēli starp sevi un Dievu, starp savas dzīves glābšanu un tā zaudēšanu, saka tēvs Kantalamesa. Un kas ir tēvs Kantalamesa? Viņš ir slavens kapucīnu tēvs, teologs un kardināls un tas pontifikālās mājas, kas saka Casa Pontificio sprediķotājs, ja, ko pāvests izvēlās kā galvenos sprediķotājs. Un arī iedvesmo dažādas garīgas kustības baznīcā. Un viņš saka, tas ir tas brīdis, ja, kad viņš izvēlās pateikt jā un nē sev. Un tas ir tas brīdis, kad viņš piespieda sevi atzīmēt Čelāno. Tas ir viņš lika pamatu jebkurai Kristus sekošanai, kas nozīmē aizliegt pašam sevi. Jūs saprotiet, kad krusta teoloģija, ko viņš dzīvos, būs ārkārtīgi svarīga viņa garīgumā. Jo Francisks vispirms ir Kristus sekotājs. Es teikšu, liberālā skatījumā, kas reducē Francisku tikai uz vienu vai otru aspektu, aizmirst vienmēr, ka tas spēks viņam nāca tieši no Kristus sekošanas. Kristus sekošana un Kristus krustā. Pats ir, kā mums atgādināja, stigmāti. Padre Pio jau ir turpinātājs no šīs tradīcijas, kad pati miesa nes šīs zīmes. Viņš tā dzīvoja Kristus piesistā krusta noslēpumu, ka visa viņa miesa vienu brīdi pārdabiskā veidā tika iezīmēta. Tur ir liecības par to un arī gleznas no tā laikmeta, kas vienkārši pārsteidzošas. Un tur mēs sastopamies tiešām ar pārdabisko. Daži tikai apstājās pie tā, mērķa nav apstāties pie tā pārdabiskā, mērķa ir apstāties šeit pie ko nozīmē garīgums, bet tas spēks vēl nāk no sekošana Kristum. Jo nav iespējams noskūpstīt spitālīgo, nav iespējams pārvērst to rūgtu. Mums nevienam jau nepatīk kalpot slimu cilvēku. Vai tāds, kas ir dements, kas ir saslims ar demenci. Mums visiem ir zināms riebums. Un tas nav dabīgi. Un te ir jābūt īpašai žēlastībai. Tā ir žēlastība, ko Kungs dod. Tā ir Dieva mīlestība, tā ir agapiskā mīlestība, kas mūs pārņem, jūs un mani. Katreiz, kad mēs atvēramies, tad mēs kļūtam jūtīgi no vienaldzības mūsu sirds, kas bija kā akmens, kļūst par žēlsirdīgu. Un mēs sākam saprast otru. Un Francisks ir tiešām vienreizējs tādā nozīmē, ka viņš mums parāda, kāds ir tas ceļš. Jā. Viņš piespieda sevi un sekot Kristu, viņam nozīmē aizliegt pašam sevi.
Tas nozīmē arī, kā Zenta Mauriņa saka, viņa bija savā es cietumā. Un Francisks viņai palīdzēja iziet ārā no šī es cietuma. Mēs visi dzīvojam šajā es cietumā. Zināmā mērā es un jūs. Un nemitīgi mūsu pārbaudījumi un mūsu nobriedums mūs palīdz iziet no šī cietuma. Un nav vecuma, nav brīža, kad mēs to nevaram izdarīt. Jo ātrāk mēs to izdarīsim, jo labāk mums būs. Nav vecumā, lai pateikt, es esmu visu manu dzīvi aizlaidis garām, nekas man nav izdevies manā dzīvē. Tā nav taisnība. Tātad sacīt nē nozīmē sacīt nē sev un sacīt jā tuvākajam. Tad ir vienas un tās pašas monētas divas puses. Divi vienas un tās pašas izvēles aspekti. Pirmais ir līdzeklis, otrais mērķis. Pašaizliedzība kristietībā nav pašmērķis. Tā vienmēr ir ceļš, tad visa gandarīšana un atteikšanās tev mums riebēs. Un mēs mūkam no tā. Mums nepatīk krusts. Mēs negribam tādu garīgumu. Bet ko tas nozīmē? Tas ir tikai līdzeklis, otrais ir mērķis. Tā vienmēr ir ceļš, lai atvērtos citiem un tam citam visaugstākajā nozīmē. Lai dotos pie otra, vispirms jāiziet no sevis. Redziet, ko tas nozīmē šodien, saka Canta la Messa. Viņš saka, ka spitālīgais vienmēr, sākot jau no Bībeles laikiem, ir bijis atstumtības, ciešana un galējās nabadzības simbols. Nevaram saprast karitas bez šī garīguma. Protams, var skatīties uz karitas kā tādu organizāciju, kur darām labas lietas, bet tas ir kaut kas vairāk. Tas ir kaut kas vairāk nekā valsts iestāde. Un ar nosaukums karitas, kā kādreiz pāvests Benedikts 16. teica, parāda to atšķirību, kas ir tajā, ko es daru. Varētu jau šo darbu atstāt valsts iestādē. Bet kas tad ir tā atšķirība starp to žestu, ko es slimnīcā izdevu, vai maniem vecākiem, vai atstumt tavu priekšā? Kur ir tā atšķirība? Tieši tajā, kad es redzu Kristu, tajā, ko es daru, to tajā skūpstā. Ja katram, vai viņš būtu karitas darbinieks, vai viņš būtu franciskāņu terciārs, vai viņš vienkārši būtu francisku draugs, viņam būtu jāsaprot šo sakramentālo mīlestību, kas stāv aiz šī krusta, aiz šī cilvēka, ko es skūpstu. Tas ir pats Kristus. Tāpēc Franciska draudzē tā ģeniāla tēls, kur mums ir Francisks, kas noskūpsta Jēzu. Un jūs tagad teiksiet, ka tas viss ir pārspīlēts, ka Francisks ir izgudrojis visu, ka tas jau nav, tas ir pārspīlēts lasījums no kristietības. Tad es vienkārši jums nolasīšu, ko Jakabs 2. nodaļā, 1. pantā līdz 4. pantām saka. Pieņemsim, ka jūsu sapulcē ienāk kāds ar zelta gredzenu pirkstā un grezni ģērbjas, un ienāk arī nabaks nodriskājās drēbes. Ja jūs pievēršat uzmanību tam, kas ģērbjas grezni, un sakat viņam, sēdies šeit ērtā vietā, bet nabagam sakat, tu stāvi tur, vai sēdies šeit pie mana kāju soliņa, vai tad jūs neesat izdarījuši atšķirības savu starpā un nekļūstat par ļaunu spriedumu tiesnešiem. Tik tālu Jākabs. Tas bija tāds ievads, ko es gribēju jums atsaucoties uz tēva, šī kapucīna tēva slaveno komentāru. Bet es gribētu vienkārši turpināt šo pārdomu, pirms, kad es atklāšu vēl tālāk, kas tur ir. Turpināt vēl pārdomu, ko šis skūpsts un šī tūma garīgums nozīmē pēc katra no mums. Vai mēs strādājam karitas, vai mēs esam franciskāņi gara sekotāji. Jo Svētā Franciska skūpsts, tas nav tikai kāds svētā dzīves notikums. Tas ir evaņģēlijs, kas tiek izdzīvots.
Tā ir garīga revolūcija. Tas ir žests, kas arī šodien turpina mūs izaicināt. Īpaši tos, kas darbojas Caritas. Jo šajā skūpstā ir viss - bailes, noraidījums, atgriešanās, žēlsirdība, sastapšanās ar Kristu, jaunas dzīves dzimšana. Un varbūt mēs varam teikt, ka jūsu misija vai arī Caritas misija dzimst tieši tur, kur pāriet no attāluma uz tuvumu. Jo kas tad ir spitālīgais šodien? Tā ir seja, ko neviens negrib redzēt. Tas ir migrants, tas ir krievs, tas ir mans vīrs, kas man ir apvets ap stūri, tas ir tas draugs, kas man ir piešmaucis, tas ir tas priesteris, kas man ir aprunājis. Jā, spitālīgais tā ir tā seja, ko neviens negrib redzēt. Un cik daudz ir tādu cilvēku, ko mēs negribam redzēt mūsu dzīvē. Visi. Mēs dzīvojam ar tādām spokiem mūsu dzīvē. Un tie spoki mūs padara pa vergiem. Un mēs baidamies no spokiem, no iedomātām briesmām. Lai saprastu tātad šī žesta spēku, mums ir jāiet Francisku pasaulē. Jo ir jāsaprot, ka katram no mums ir rūgtums. Katram. Citu cilvēku priekšā dažādu iemeslu dēļ. Bet tas ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka Francisks ir piedzīvojis to pašu, ko mēs piedzīvojam. Un arī tas, kas kalpo, viņš var piedzīvot bailes, izjust riegumu un grib palikt tā. Ja mēs būsim godīgi, mēs visi esam tikai procesā, mēs visi esam tikai ceļā. Un ir brīži, kad tā kalpošana, ko mēs darām, izraisa mūsos arī riegumu. Man riebjās domāt par to un to, ko tas cilvēks man ir izdarījis. Man riebjās skatīties uz to un to. Svētais Francisks mums atgādina, ka ir viens ceļš, kas var pārvērst rūgtumu par saldumu. Un ka tas ceļš iet, sekojot Kristum, mīlēt otru, kā viņš mūs ir mīlējis. Redziet, tuvāk mīlestības bauslis jau nav mīlēt savus draugus un tie, kas jums patīk. Kristus jau pats to saka, kas mums būs par ieguvumu, par labumu, ja jūs mīlēsiet jūsu draugus. Pagāni jau to paši dara. Filozofiskā domāšana mums jau neprasa, tīri racionālā domāšana mīlēt mūsu ienaidniekus. Tas ir nedabīgi, tas ir kaut kas ir ārpus dabīgās uztveres. Bet kristīgā skatījumā tas ir pārdabisks skatījums. Un Kristus jau saka, mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. Tas jau nav cilvēcīgais mērs. Tas ir kā es jūs esmu mīlējis. Un tas ir tā atšķirība. Svētais Irenejs 2. gadsimtā, tad, kad viņam jācīnās ar daudzām erēzijām, un pirmie kristieši jau 1. un 2. gadsimtā sāk jau darīt to, ko mēs darām. Mēs jaucam, tas ir sinkretisms, mēs jaucam kaut ko no dažādiem garīgām skolām, no dažādām citām reliģijām, tad to samaisam ar kristietību, un mēs zaudējam to, kas ir būtisks. Un gan Svētais Francisks mums atgādina, kas ir būtisks. To, ko tev vācu vai šveicis teologs kādreiz teica, Jāņa Pāvila II draugs, jā, tas nozīmē Ansus un Baltazar, un mazā grāmatiņā viņš teica, tikai mīlestība padara kristietību ticamu. Un Svētais Francisks padarīja mīlestību ticamu. Viņš padarīja kristietību ticamu. Un tas ir tas pārsteidzošais. Un kāpēc viņš paliek tik aktuāls? Jo mēs visi jūtam, kad kaut kas pietrūkst. Baznīcā, mūsu dzīvē. Un tad katrs vēl pa savu pusi, katrs iedomājas, ka viņš ir atradis pareizo ceļu, kā atjaunot baznīcu. Jo redziet, atceraties, ja? Viņš dzird balsi, ej atjauno manu baznīcu. Tas uzdevums jau ir pārdevisks, ja? Ej atjauno manu baznīcu. Ej atjauno manu baznīcu, saka Kristus katram no mums. Un šeit šodien esam atbraukuši svētceļojumā pie Franciska, bet īstenībā pie Kristu.
Mēs esam atnākuši šeit, lai atklātu to spitālību, lai nebeigtu no spitālībā. Un viņu pieņemt, skatīties uz viņu, kā Kristus skatās uz viņu, to, ko Francisks saprata, izējot no evaņģēļa. Evaņģēļā bija viņa spēks. Tur viņš atrada visu. Un to mēs varam redzēt viņa testamentā. Ja spitālīgais tad šodien ir tā seja, ko neviens negrib redzēt. Tas ir atstumtais bērns. Tas ir negribētais bērns. Tas ir bērns, ko mēs nogalinām mātes miesās. Tas ir spitālīgais. Un ko pasaule attaisno, jo vairs neredz. Mēs neredzam vairs katra cilvēka cieņu, vismazāko. Jo, kā pāvests Francisks teica, nabaks ir tas mazais bērns, kas vēl nav piedzimis, un nabaks ir tas vecais cilvēks, kas ir dements, kuru neviens vairs negrib. Un kā vienīgu atrisinājumu liek priekšā eutanāzija. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kas ir akla kļuvusi, un svētais Francisks mūs atgādina, ka varam skatīties pilnīgi citādāk. Un ka tā ir tā īstā revolūcija, ko Francisks atnes mūsu pasaulē. Redziet, spitālīgie ir visi tie, kas mums ir neērti. Mums nepatīk agresīvie cilvēki, tie, kas slikti smaržo, atkarīgie, tie, kas atkārto vienas un tās pašas kļūdas. Tie, kas tikai pieprasa kaut ko no mums, tie, kas manipulē, tie, kas nes dziļas psihiskas brūces. Redziet, mums ir viena liela kļūda, saka arī svētais Augustīns, ka mēs identificējam cilvēku ar savu grēku. Un svētais Augustīns saka, mums vajag ienīst grēku, bet nevajag ienīst grēcinieku. Jo Dievs mūs neienīst, jo es tāds pats grēcinieks esmu. Piedod viņam savus grēkus, tā kā debesu Tēvs man piedod. Jā, un tas otrais punkts, kas ir svarīgs, ir nokāpt no zirga. Tas nozīmē, mums jānokāp no mūsu augstīm. Mums jāpienāk tuvāk. Un tas nav iespējams cilvēciski. Tā ir patiešām Dieva dāvana. Man nav jāmīl ienaidnieks. Dabīgā morāla to neprasa. Bet kristīgā morāla to prasa. Un mans tuvākais jau nav tikai mans līdzdarbinieks, vai mans ģimenes loceklis, vai manas ticības loceklis. Mans tuvākais ir tas, kas cieš. Labā samarieša notikums mums atgādina, ka prasa Kristu un farizēju, bet kurš tad ir mūsu tuvākais? Un te viņš pilnīgi atgriež visu otrādi. Viņš parāda, ka tuvākais ir tas, kas cieš. Mēs varam teikt, tātad, ka Francisks mums palīdz šķērsot baiļu sienu. Šis skūpsts tātad ir pārējā no bailēm uz līdzcietību, no attāluma uz brālību, no riebuma uz žēlsirdību. Un tieši šeit dzimst patiesā kristīgā kalpošana. Mēs varam teikt, tātad, ka nabaks nav problēma. Tā ir teoloģiskā vieta. Tieši šajā nabagā Kristus man uzrunā. Redziet, Māte Terēze no Kalkutas tieši to pašu teica. Viņa tieši to pašu piedzīvoja. Sekojot beļģu svētajam tēvam Damjānam, kas bija spitālīgo apostols. Jūs atceraties, Molokajas sala pirms 2 gadsimtiem, pirms 200 gadiem bija sala, kur no Amerikas un no dažām vietām veda no kolonijām visus spitālīgus. Un viņus tādā lielā koncentrācijas nometnē. Un šeit viens beļģu priesteris vienkārši saka, bet kā, viņam nav neviena priesteri, viņam nav neviena sakramenta. Viņš būs vienīgais, jūs iedomājaties. Viņš aizies kā svētais Francisks, izkāps no laivas un pavadīs savu mūžu kalpojot, kamēr pats nomirs ar šo slimību. Jūs saprotiet, ka Māte Terēze no Kalkutas saka, šis priesteris man iedvesmo. Saprotiet, ka te ir tā sarkanā līnija, kas iet no Kristus caur svētajiem un kas palīdz baznīcai neinoiet no pareizā ceļa. Un vienmēr ir svētie, kas atgārdina, tāpat kā savā laikā,
Kāda tuvība ir starp Inocentu III, kas dzīvo lepnībā un bagātībā, bet kurš tomēr ir saņēmis misiju būt par pāvestu, par vienotāju baznīcā, un kas saprot, ka kaut kas neiet. Un ir visādas balses, ir visādas kustības, tie, kas grib attīrīt baznīcu, kas grib tikai tīru baznīcu, albigiesi un visi tie, pret kuriem var cīnīsies vēlāk dominikāņi. Vienkārši ir visādas kustības, kas grib radikāli atjaunot baznīcu, bet to dara nepareizi. Un šeit pāvests Inocents atradīs tieši tajā tādu ceļu visai baznīcai. Par to mums ir vērts pārdomāt arī šodien, kad mēs radikalizējāmies dažās pozīcijās, kad nabags ir teoloģiska vieta, jo pats Kristus ir nabags. Atcerieties, ka apostols Pāvils saka, Dievs sevi iztukšoja uz krustu. Viņš, kas bija bagāts, atdeva visu. Un īstenībā, kāda vislabākā definīcija būtu no cilvēka? Mēs esam visi nabagi. Vispirms tāpēc, ka mēs mūsu dzīvi, filozofijā tekstā ir tā pastāvīgā kreācija, tā saka, radīšana. Mēs visu mūsu dzīvi saņemam no kaut kā cita, kas ir Dievs. Es pats neesmu savu dzīvi radījis. Es esmu to saņēmis. Tad mēs esam nabagi jau tāpēc, ka tā ir mūsu daba, mēs mirstam, mēs esam slimi, un mēs esam nabagi tāpēc, ka mēs esam grēcīgi. Un kristietība to atklāja, un Francisks to skaidri un gaiši piedzīvo. Viņš saprata, cik viss ir niecīgi. Bet caur Kristu viņš to pārlasīja. Tāpēc saka, tas nav tāds dabīgs skatījums. Filozofiski tas man nav jāsaka tīru prātu, bet teoloģiski es to varu teikt. Jā, es varu katrā nabadzīgā cilvēkā redzēt Kristu. Un vispirms var būt, kā es savā dievkalpojumā teicu, spitālīgais esmu es. Jo mēs visi esam lepni. Nē, tik tāds es jau neesmu. Es jau neesmu nekāds nelietis. Mazliet grēkoju, bet ne jau pārāk daudz. Baušus es ievēroju, bet es aprunāju to, es slikti domā par to, es izārdu to, es attiecības ar manu runāšanu, tā tālāk. Atcerieties, ko Jēkabs jau saka. Viņš saka, ka tu ar mēli nogalini daudz vairāk cilvēks nekā ar ieročiem. Jā, mēs arī esam spitālīgi. Un varbūt arī ir jāpieņem tas spitālīgais, kas ir manī. Tā pazemībai jābūt. Jā, es esmu spitālīgais. Un man ir vajadzīga tava palīdzība. Un netālosim viens otram, ja it kā mēs noņemsim mūsu maskas. Un Francisks mums palīdz noņemt maskas. Un tas spitālīgais tātad nav tikai otrā cilvēkā, bet viņš ir manī. Un tad, kad es pieņemu to spitālīgo manī, tad es spēju pieņemt otru spitālīgumu, ko es redzu, bet es neredzu savēju. Pieņemot savu spitālīgumu, es arī tad, vai es vienkārši pasaku, tas tā nav, ja es to nevaru paciest, ja es vienkārši pasaku, tā kā mēs to arī dzirdam no dažiem baznīcas tēviem, tu nekad nevar krist zemāk kā par 2 Dieva žēlsirdības rokām. Dievs vienmēr savā žēlsirdībā, un to Francisks ar piedzīvos, tevi satvers, bet paļaujies uz viņu. Redziet, kas testamentā ir arī skaidrs un skaisti. Viņš nesaka, ka spitālīgais ir mainījies, bet viņš saka, ka mainījās viņš pats. Tā ir milzīga revolūcija. Mēs bieži domājam, es eju palīdzēt nabagiem, bet evaņģēlijs saka kaut ko dziļāk. Nabagi glābi arī mums. Redziet, es izmācījos par medicīnu, un bija ārsts, un es tā kā biju medicīnas students. Viņi, slimajie, mani konvertēja, skatoties uz viņiem. Es gribēju būt ārsts, lai viņiem palīdzētu, bet īstenībā viņi mani pateica, bet kungs tev aicina būt par priesteri. Un īstenībā katrs karitas darbinieks, vai katrs franciskāņa garīguma sekotājs to labi zina. Cik reiz mēs esam gājuši domājot, ka dodam kaut ko, un patiesībā esam saņēmuši. Ja nabagi mūs evaņģelizē,
Viņi mūs māca būtiskāko – pacietību, izturību, pateicību, kailo ticību, attiecību, vērtību. Redziet, Franciskam spitālīgais kļūst par sastapšanās vietu ar Kristu, un tas ir dziļi evaņģeliski. Jēzus jau saka, es biju slims, un jūs mani apmeklējat. Viņš nesaka, jūs man izdarījāt pakalpojumu. Viņš saka, tas biju es. Jā, ko nozīmē šodien noskūpstīt pasaules brūces? Redziet, tas nenozīmē atdarināt Franciska žestu. Tas nozīmē pieņemt tā garu. Tas nozīmē nebēgt no ciešanām. Nedepersonalizēt nabago. Nesamazināt cilvēkus līdz skaitļiem. Nešķirot, kurš ir pelnījis un kurš nav. Redziet, bet no kurienes tad saņemt to spēku, redzēt Kristu manu tuvāku? Kontemplācijā. Francisks bija dziļš lūkšana cilvēks. Viss viņa garīgums, arī viņa dziesma, radību dziesma, parāda cilvēka skatījumu, kas ir pilnīgi atjaunots. Ja, lai varētu tā skatītos uz otru, mums ir jāpārveido mūsu skatījums. Un teoloģiskais skatījums palīdz man paplašināt manu gudrību. Es uzlieku brilles, ja. Ticības brilles. Ticība ir tā, kas dod pamatu redzēt pilnīgi citādāk otru. Skatījums ir jāizmaina. Man jādomā citādāk. Redziet, ticiet, atgriežaties, konvertējiet, jeb metanoja. Mēs to bieži vien domājam, ka tā ir vispirms morāliskā konvertēšana vai izmaini tavu dzīvi. Vispirms tas nozīmē izmaini tavu domāšanas veidu. Metanoja. Un tad tici. Tici izmaini tavu domāšanas veidu, jo mēs domājam ne no pareizā virziena, skatoties uz lietām. Nav pareizais skata punkts uz daudzām lietām. Mēs pa daudz esam cilvēciski. Un tad mums tik daudz vietas liekas rūgtas. Un mēs arī iekrītām tajā pašā tukšumā, kurā bija Svētais Francisks. Un Svētais Francisks bija dziļi ticīgs cilvēks, un to mēs redzēsim, turpinot tagad paplašināt to testamentu lasīšanu. Jūs redzēsiet, cik garīgs cilvēks viņš ir bijis, kā viņš ir mīlējis baznīcu un ko vēl viņš mums māca. Tas ir pārsteidzoši. Mīlestība pret baznīcu un priesterību. Jo, lūk, kungs man deva lielu ticību baznīcā, ka es vienkārši lūdzos un sacīju. Tevi pierūdzam, kungs Jēzu Kristu, visās tavās baznīcās, visā pasaulē un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpircis pasauli. Pēc tam kungs man deva un joprojām dod tik lielu ticību priesteriem, kuri dzīvo saskaņā ar Svētās Romas baznīcas kārtību, ka pat tad, ja viņi mani vajātu, es pie viņiem meklētu patvērumu. Un pat, ja man būtu tik daudz gudrības, cik bija Salamānam, es sastaptu šīs pasaules nabadzīgos priesterus viņu draudzēs, es negribētu sludināt pret viņu gribu. Es vēlos viņus un visus pārējos cienīt, mīlēt un godāt kā savus kungus. Es nevaru skatīties uz viņu grēkiem, jo viņos es redzu Dieva dēlu un viņi ir mani kungi. Spēcīgi vārdi. Tikai pārdabiski iespējami. Mēs dzīvojam ar daudz skandālu klātbūtnē baznīcā un varam ar apstāties pie mūsu prāvesta rakstu skarbuma, pie vārdiem, ko viņš man pateica grēksūdzē, ja pie viņa muļķības varbūt, kādreiz smaidiet. Ir tā, kā mēs esam. Mēs arī tik tādi nabaga cilvēciņi esam, ko Dievs ir aicinājis. Bet ir noslēpums. Te nes vienu noslēpumu. Un to Svētais Francisks bija saprats. Viņš jau bija diakons, viņš negribēja būt priesteris. Ja viņš saprata to noslēpumu, un es priesteris, un mēs kā priesteri, pateicoties viņam, atrodam atpakaļ mūsu aicinājumu. Jo pasaulē jau vēl, ka mums visus uz leju. Un, lai mēs aizmirstu šo dārgumu, ko mēs nesam pelnījuši.
Un tāpēc, tad, kad mēs tagad dzīvojam tādā grūtā laikmetā, kur visi runā, aprunā viens otru, un arī baznīca, viss tiek priekšā nolikts, viss, kas tāds caurspīdīgums ir, bez nekādas pat rezerves vai pieklājības, tad vienkārši mēs varam zaudēt uzticību baznīcā. Tas ir dabīgi, bet tad mums vajag teoloģisku skatījumu. Es baznīcu nevaru reducēt uz Jūdas, vai uz Pētera kļūdas, vai vājībā. Ir Marija baznīca, Marija ir Jānis, Marija ir visi svētie, Marija ir svētais Francisks. Un lūk, ja mēs tā skatāmies uz baznīcu, tad baznīca ir svēta un grēcīga, protams, kā saka svētais Ambrozijs. Un man jau nav jātaisno grēku. Pateicoties, Jūdas ir grēkojis, tad tajā, lai baznīca tāda būtu. Nē, mēs vēlamies, lai baznīca būtu svēta, atjaunots sevi svētumā. Un svētais Francisks mums parāda ceļu. Un mēs no viņa varam mācīties mīlestību pret baznīcu un priesteriem. Tas ir tāds, pārdomājiet par to. Es jau nerunāju priekš sevis. Es vienkārši gribu pateikt, jā, priesteris nes vienu noslēpumu, kas ir pāri viņa spēkiem, un ko viņš mēģina vistuvāk un vislabāk izpildīt. Kad viņš celebrē svēto misiju persona Kristi, un kā alter Kristus, un kas mēģina to dzīvot katru dienu. Bet tā ir cīņa par labu, lai būtu caurspīdīgs. Un mēs varam tad mācīties tādā laikmetā, kur daudz baznīca tiek kritizēta, arī varbūt labi, ka tiek kritizēta, bet neiznīcināsim baznīcu. Nepagriezīsim muguru. Francisks nepagrieza muguru baznīcai. Viņš nemazgāja rokas. Viņš pateica, tā ir baznīca, es reformēšu baznīcu, man neinteresē baznīca, nē. Viņš gāja uz Romu, viņš gāja pie pāvesta pacietīgi. Pāvests varēja pateikt, nē, regulāri. Viņš būtu to pieņēmis. Tā ir tā pazemība, kas raksturo svētos. Viņš nebija arogants, viņš bija gatavs gaidīt. Bet lūk, svētais gars vadīja baznīcu citādā veidā, un Inocents III ieklausījās tajā balsī, neskatoties uz to, ka kardināli visi domāja, kas tad tie tādi ir. Kas tad tādi ir? Slikti apģēbušies, labi nesmaržo, atnākuši tur un. Lūk, jūs redziet, tas ir tas baznīcas noslēpums, kas mums ir svarīgs, un jums ir jūsu prāvests, mums ir bīskapi, un pāvests ir, var patikt, var nepatikt, bet ir noslēpums. Un tāpēc nespļausim mūsu priesteriem, mūsu bīskapiem virsū, lūksimies par viņu, un svētais Francisks mums to māca. Palīdzēsim viņam. Un nesakiet, tas jau man prāvests ir. Nē, mēs visi kopā evanģelizējam. Katrs no jums kaut ko atnes. Un atgriežaties mājā, atnesiet to garu jūsu draudzē. Un to svaigumu. Ko vēl viņš mums māca savā testamentā? Mīlestība pret Eiharistiju. Tas ir fantastiski. Es tā rīkojos tāpēc, ka no visaugstākā Dieva dēla šajā pasaulē miesīgi neredzu neko citu, kā vien viņa visvētāko miesu un asinis, ko tikai priesteri konsekrē un izdala citiem. Un es vēlos, lai šie visvētākie noslēpumi tiktu vairāk par visu godāti, cienīti un glabāti cienīgās vietās. Tad mēs esam 13. gadsimtā. Tad nerunā vēl par transubstanciāciju, kā teikt, teoloģiju. Nē. Mēs redzam, ka baznīca ciena Eiharistiju. Un kāpēc? Un tieši tāpēc, ka ciena Eiharistiju, ciena priesteri. Vai mēs apzināmies to, ka mēs saņemam Eiharistiju? Bieži vien necienīgi uz mutes vai pat uz rokām, bet mūsu muti ir netīra, mēs esam aprunājuši cilvēkus. Un ar bezcieņu, ar pieņemam komuniju. Nesagatavojam mūsu sirdis. Te var daudz ko teikt, es arī pats par sevi, un arī kā priesteris celebrē misiju. Tas viss mums liek pārdomāt. Ja kā es skatos uz to iespēju, kad es varu saņemt komuniju, es varu aiziet, kā tā vislielākā dāvana. Atcerēsimies, kad Padre Pio dzīvoja tikai no svētās komunijas. Mīlestība tātad pret Eiharistiju. Mīlestība pret evaņģēliju. Ja avots viņam ir Dieva vārds. Rakstīts, nav Luteris vēl bijis. Es tāds maidu.
Ne jau Luters atgādināja mūs, kad vajag mīlēt svētos rakstus un evaņģēliju. It kā katoļu baznīca nemīlēt svētos rakstus. Tagad es negribu te polemizēt ar luterāņiem. Nē, to es negribu pateikt. Es vienkārši gribu pateikt, ka mīlestība pret evaņģēliju ir bijusi klātesoša vienmēr baznīca. Bet mēs varam arī aizmirst dažādu iemeslu dēļ. Un, redziet, svētie raksti viņš saka, novietojiet to cienīgā vietā. Dažās baznīcās ir izlikts svētie raksti, atvērti vaļā. Tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Ir divi galdi, kā kādreiz baznīcas tēve teica. Ir Kristus eharistijas galds, un tad ir Dieva vārda galds. Un Dievs mūs baro ar Dieva vārdu, bet mūs baro arī ar eharistiju. Mums jāgodā un jāciena visi teologi, un tie, kuri sludina Dieva vārdu, viņi mūs sniedz garu un dzīvību. Ja baznīcā ir tie, kas iedziļinājas, kas māca, ir labi, ir slikti teologi, bet šeit viņš tā vienkārši runā, ir jāciena visi. Un tie, kuri sludina Dieva vārdu, katehēti, visi tie, kas draudzē strādā. Kad kungs man dāvāja brāļus, neviens man nerādīja, kas man būtu jādara, bet pats visaugstākais man atklāja, ka man jādzīvo saskaņā ar svētā evaņģēlija formu vai dzīvesveidu. Es to uzrakstīju vienkāršos vārdos un īsi, un pāvests to apstiprināja. Mīlestība pret evaņģēliju. Tas ir tās evaņģēliskās kustības, tā ir tā atjaunotne, kas notiek 13. gadsimta sākumā. Jo baznīca ir nogurusi. Ja mēs lasām baznīcas vēsturi tajā laikā, un tā problēma, kas ir Inocentam, viņš nezin, ko darīt, lai iedotu to garu. Un jūs iedomājaties, tas ir tas laiks, kad arī Latvija tiek evaņģelizēta. Kalpo kopā ar bīskapu, Rīgas bīskapu dosies uz Romu, jūs saprotat, no šejienes, veselu gadu iesakājā. Un tas ir tas laiks arī, ka Francisks, ja jūs esat Romā, baznīcas, tas nozīmē Laterāņu bazilikas priekšā, jo tur bija tā telpa, kur pāvests pieņem cilvēku, tur var redzēt Francisku. Mīlestība pret nabadzību un pazemību. Tie, kuri nāca pieņemt šo dzīvesveidu, atdeva nabagiem visu, kas tiem piederē. Viņa bija apmierināta ar vienu vienību, no iekšpuses un ārpuses lāpītu tārtu, kā arī ar jostu un biksēm. Mēs nevarējām neko vairāk. Redziet, to, ko viņš pārmeta savā laika baznīcā, ka baznīca bija uzkrājusi pa daudz bagātības. Ka klosteri bija bagāti, un bija tāda zīme, tas nozīmē likās, ka būt par baznīcu kungu, nozīmē būt bagāti. Un kaut kur bija tāds, tas ir mūris ar nabagiem, kuri nevar tuvināties, nevar sasniegt to tīrumu, evaņģēlijas tīrumu. Viņš izvērījās nabadzību kā vissvarīgāko, kā to zīmi, jo pats Kristus bija nabags. Tas ārkārtīgi raksturīgi un mums liek pārdomāt. Tā mūsu iepriekšējais pāvests Francisks, kurš arī izvēlējās šādu vārdu, gribēja dot tādu zīmi. Viņš nekad nebrauca ar kaut kādu mašīnu, kas būtu augstāk par mazo Fordu vai Fiatu. Amerikā viņš atbrauc, viņš teica, es negribu, es gribu tikai Fordu. Tā bija viņa harisma. Un katram pāvestam ir savs vēstījums, bet to mēs varam paturēt no iepriekšā pāvesta. To vienkāršību, to nabadzības mīlestību, kā zīme vienā pasaulē, kas ir iekritus mantkārībā. Un Kristus jau pats ir pateicis, ka mantkārība, tas nozīmē, ir grūtāk ieiet debesīs bagātniekam nekā nabadzīgam. Un īstenībā, kāpēc Rietuma Eiropa vai Ziemeļa valstis, kur ir bagātība, ir attālinājusi no Dieva? Kāpēc baznīcas ir tukšas? Tāpēc, ka seko mantai. Mantkārība aizver mūsu sirdis, un mēs negribam vairs sekot. Nav vairs aicinājumi, nav vairs bērni ģimenē. Manta ir mūs pārņēmusi. Un viņš te gribēja dot vienu radikālu zīmi, nabadzība. Un tas paliek aktuāli, tas liek mums pārdomāt. Kur ir vislabākā liecība par evaņģēliju? Mēs ļoti labprāt uzturējāmies baznīcās, mēs bijām neizglītoti un paklausīgi visiem. Tie nebija izglītoti cilvēki. Ja? Īstenībā ar Kristu tas pats, kādus cilvēkus viņš izvēlējās. Apostols Pāvils jau to saka vienu brīdi, kas viņi bija. Nebija tie spožākie sabiedrībā. Nebija diplomi.
Kabatas nebija pilns ar naudu, nebija izredzētie sabiedrībā. Nebija pirmās vietas sabiedrībā. Izvērējās tos nabadzīgus. Varbūt es tāds esmu. Man liekas, ka mana dzīve neko nav atnesusi, bet tieši varbūt caur to Dievs grib uzrunāt citus. Te varētu ļoti ilgi meditēt par nabadzību un par pazemību, bet tas atrodās viņa testamentā. Mīlestība pret darbu. Es strādāju savām rokām un vēlos strādāt arī turpmāk. Es gribu, lai visi brāļi strādātu godīgu darbu. Redziet, darba vērtība. Mēs nevienmēr labprāt gribam strādāt. Un darbs tiek uzskatīts par nastu. Pāvests Jānis Pāvils II uzrakstīja vienu encikliku tikai par darba vērtību. Tie, kuri neprot strādāt, lai mācās, nevis alkātības dēļ, lai saņemtu atalgojumu, bet lai radītu piemēru un izvairītos no dikstāves. Ja mums netiktu dota darba alga, tad dosimies pie kunga galda, lūdzot žēlastības dāvanas no durvīm uz durvīm. Viņa bija ubagotāju ordenis, tāpat kā Dominikāni. Viņi gāja un ubagoja, lai nekas viņam nepiederētu. Mēs gribam krāt, lai viss būtu droši. Es nesaku, ka nevajag būt, bet ir vajadzīga zīmes, ir vajadzīgi tādi, kas mums atgādina, kur atrodas mantas, nozīmē draudi. Kristus jau neteica, ka nedrīkst būt bagātām, bet viņš pateica, cik bīstami ir, ja tu esi saņēmis tik daudz. Un ja tu esi saņēmis tik daudz, tad dod. Tavs pienākums ir dot vairāk nekā tā atraida. Te varētu arī šīs dienas evaņģēlijā, ko mēs dzirdējām, to apgaismot, to izgaismot labāk, vēl pārdomāju par to, arī par mīlestību pret darbu. Ir darba tikums, ir tik daudz lietas, varētu teikt, ko Francisks mūs māca mūsu dzīvē. Mīlestība pret mieru. Tas ir viens aspekts, kas šodien mūsu laikmetā tiek izcelts. Arī pāvests Francisks un pāvests Leons tagad savā vēstulē to izcēla. Jo visiem nāk prātā, kā viņš arī aizbrauc vai aiziet pie Ēģiptes sultāna Al-Kamili un nozīmīgā satikšanās dod liecību par evaņģēliju. Un tas Al-Kamili saka sultāns, ja visi kristieši būtu kā tu. Ja visi kristieši būtu kā tu. Tas iedvesmoju tādu dialogu, starp reliģisko dialogu. Francisks jau neatsakās no Kristus, tad, kad viņš aiziet pie musulmaņiem. Bet viņš saka, mūsu domstarpības varbūt mēs varam risināt pilnīgi citādāk nekā ar ieročiem. Tur jau ir tas vēstījums. Un tieši sekojot tam vēstījumam, un lai atbildētu pasaulē, kas kritizē baznīcu un reliģijas, kas pasaka, ka reliģijas ir kara iemesls, to, ko apgaismības laikmets vienmēr atkārto, kā tādu dogmu, pāvests Jānis Pāvils II sasauca 86. gadā visu reliģiju pārstāvjus, lai sanāktu kopā un lūgtos kopā, lai pateikt pasaulē, mēs varam arī lūgties kopā. Tas bija izaicinājums, kas nevienmēr tika pārprasts, uzbruka pa Jānim Pāvilam II, pateikt, viņš maisa visas reliģijas un tā tālāk. Divas sajietas notikās, tad pēc tam viena ar pāvestu Benediktu un viena ar pāvestu Franku. Šeit ir arī mūsu laikmetā, tad, kad pāvests Leons saka, ka vajag atbruņot mūsu muti, mūsu vārdus, jo karš notiek ar muti. Atbruņot mūsu sirdis. Un tā skaistā lūkšana, kas tiek piedēvēta, ka viņš būtu uzrakstījis, vismaz tā ir viņa franciskāņu garā, kā saka, kritiskā egzegēze no šīs lūkšanas, tur jau, ko mēs lasījām, tas parāda, ka mēs esam aicināti nest mieru, tur, kur ir nemieris, un veicināt mieru. Ir karš Ukrainā, bet ir karš Irānā, ir karš 260 vietās karo šodien pasaulē. Mēs runājam par Ukrainu, mēs runājam par Gazu, bet vēl citas vietas, kur cilvēki karo un liekas, ka tas būtu dabīgi. Mēs esam pieraduši jau pie kara. Bet tas nav normāli. Dievs nav vēlies. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, franciskāņi jau nesaka labdien, pace e bene. Normāli, tā Francisks sveicināja. Nesaka čau, bet miers ar tevi. Kāpēc mēs kā kristieši to nevaram teikt? Jēzus, kad ir augšām cēlies, viņš jau nesaka labdien. Viņš saka miers ar jums.
Tas ir meseniskais miers. Tas ir tas miers, ko mēs varam ienest otrā. Tas ir tajā sabiedrībā. Es atnāku, es varu ģimenei atnest to mieru no darba, bet ne sarūktinājumu. Sieva dzird, ka vīrs ir atnāk mājā, sāk rāties, vai otrādi, vai sieva nāk mājās. Tas nav vēl satavests kārtībā, tas vēl nav. Mēs visi to zinām, kā tas ir. Mēs taču varam atnest mieru. Vistrakākais ir, ka mēs no baznīcas iznākam, atnākam mājā, atkal strīdamies. Tas parāda, ka tur tiešām jānotiek viena pārvērtība. Un Svētais Francisks var mums palīdzēt, pateikt mieru ar tevi. Mēs piezvanām kādam, viņu norāsim. Tu atkal tu to neesi izdarījis. Kāpēc tu man tā un tā? Es kaut ko uzzināju, tu man teici to aiz muguras. Labi. Kungs man atklāja, kā man jāsveicina cilvēku ar šādiem vārdiem, lai kungs tev dod mieru. Lai kungs tev dod mieru. Tagad, kad notiek egzorcismi baznīcā, velns vienmēr ārdās. Ja? Vienmēr. Tad, kad notiek lūkšana, un ka patiešām ir tāds nemieru gars. Ja? Sakas, ka Sātans ir nemiera gars. Sašķelšanās gars. Lūk, te varētu tik daudz runāt par šo tēmu. Tā ir viena no tēmām, ko baznīca izceļ, un parasti mēs apstājamies pie tā. Nedrīkstēt reducēt Francisku tikai uz to. Ja? Protams, mēs atvērām ļoti daudz labas puses no viņa dzīves, un katrs no jums var kaut ko paņemt un saprast. Tad vēl viens ārkārtīgi svarīgs tāds vēstījums ir mīlestība pret vienkāršību. Mēs vienmēr uzliekam maskas, mēs vienmēr tēlojam citu priekšā. Bet tā vienkāršība, viens pret otru, arī pret sevi, atbrīvo. Lai brāļi nekādā gadījumā nepieņem baznīcas nabadzīgus mājokļus vai jebko citu, kas viņiem tiek uzcelts, ja tas neatbilst svētajai nabadzībai, ko esam apsolījuši regulā, lai viņi vienmēr dzīvo tajās kā svešinieki un svētceļnieki. Un tur, kur viņus nepieņems, lai viņi dodās uz citu zemi, lai ar Dieva svētību turpinātu grēku nožādi. Jūs atceraties, ir viens tāds notikums, Francisks ar vienu brāli, varbūt brālis Leons, tagad es aizmirstu to, viņš prasa, šovakar, kāds mums būs vislielākais prieks. Tas brālis Leons saka, ja tas klosteris mums pieņem šovakar, mēs varēsim izgulēties un ēst. Un ko tad Francisks saka, nē, tā ka jūs nepieņems. Un tas būs vislielākais prieks, jo tad būs kā Kristus, kuram nebija nekādas vietas, Betlēmē. Te var domāt, te garīgi domāt. Mēs vienmēr domājam, man pienākās. Tad mēs sākam sevi apraudāt. Man pienākās. Bet varbūt domāt, varbūt otram pienākās. Un te varētu arī meditēt par to vienkāršību, kas raksturo katru kristieti un svētos. Svētie nav bijuši komplicēti. Mēs komplicējam visu. Visu. Attiecības, tās cilvēks man to ir izdarījis, viņš man nespaskatījās virsū, vai kā, es interpretēju visu nepareizi. Komplicē visu. Tad mīlestība pret paklausību. Nevienam no mums negribās, lai kāds mums vadītu. Ko tu man atkal komandēji? Dzirdam. Ko tu man atkal pavēli? Bet paklausība jau ir ieklausīties, ļaut sev vadīt, tā pieprasa pazemību. Es stingri vēlos paklausīt šīs brālības ģenerālministram un tam aizbildnim, kur viņš man piešķirs. Es vēlos būt kā kalps viņa rokās, lai nevarētu doties vai darīt neko ārpus paklausības viņa gribas, jo viņš ir mans kungs. Lai gan esmu vienkārši un vājš, es tomēr vienmēr vēlos, lai man būtu garīdznieks, kurš man lasa dievišķu oficiju, jeb lūkšanu, kā tas noteikts regulā. Visiem saviem brāļiem, gan garīdzniekiem, gan lajiem, es stingri pavēlu paklausības vārdā, nepievienot nekādu skaidrojumus regulējumu šiem vārdiem, sakot, tā tas ir jāsaprot. Bet tāpat kā kungs man deva rakstīt regulu un šos vārdus vienkāršībā un šķīstībā, tā arī jums tie vienkārši bez komentāriem jāsaprot un svēti jāievēro līdz galam. Un šeit ir beigas no testamenta. Ik viens, kurš ievēro šīs lietas, lai debesīs tiek piepildīts ar visaugstākā tēva svētību un virs zemes ar viņa mīļotā dēla un visvētākā gara iepriecinātāja svētību, kā arī ar visu debesu spēku un visu svēto svētību. Un es, brālis Francisks, vismazākais no brāļiem, jūsu kalps,
cik vien spēju apstiprina jums šo visvētāko svētību gan iekšēji, gan ārēji. Āmen. Jūs saprotiet, Francisks ir ekumenisks figūra. Mīlēts no pareizticīgiem, mīlēts no luterāņiem. Tas arī viens tāda liecība, ka jo tu esi tuvāks evaņģēlijam, jo tu vari atrast kopīgu valodu un veicinātu arī Latvijā, tas ārkārtīgi svarīgi šo vienotību, lai mēs atklātu patiesību, redzēt, ko viņš saka par priesteriem, ko viņš saka par eharistiju. Tā var būt tāda bāka, kas virza visus patiesības meklētājus. Un tagad nobeigsim ar lūkšanu. Kungs, dari mani par miera nesēju, lai spētu nest mīlestību tur, kur valda naids, lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi dara pāri, lai es nestu saskaņu tur, kur nav sadarības, lai es nestu patiesību tiem, kas maldās, lai spētu nest cerību tiem, kas izmisumā, lai spētu apgaismot tos, kas tumsā. Kungs, palīdzi man, lai es ilgotos citiem dāvāt, nevis ņemt no tiem, lai es vēlētos ne tik daudz būt saprasts, kā citus saprast, ne tik daudz būt mīlēts, kā mīlēt citus, aizmirst sevi un iemantot tevi, piedot citiem un iegūt piedošanu, nomirstot sev, piedzimt mūžīgajai dzīvei, spēt sevi nostādīt zemākā vietā un dzīvot tā, it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā. Āmen. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Caritas Latvija. Īsteno mīlestību darbos.